Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Сьогодні, 20 лютого, 5-та річниця окупації Криму. І сьогодні 5-та річниця Небесній Сотні. 26 лютого – День кримсько-татарського супротиву окупації Криму. І в багатьох містах України, Європи сьогодні організовані пікети і акції. Крим – це Україна. Головна мета нашої акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні. Показати важливість єдності і солідарності з Україною. І закликати увесь світ посилити тиск на Росію до відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі. Сьогодні більше 100 людей ув'язнені в російських тюрмах за сфабрикованими справами. Серед них всім відомий режисер Олег Сенцов, правозахисники кримсько-татарського народу, журналіст Роман Сущенко. І всі ви знаєте, що 24 українських моряки, яких взяли в полон в Керченській протоці. Крим – це Україна! Крима ір Україна! Крима ір Україна! Крима ір Україна! Штоку Танину подставку Ukraiņas dienu. Un šobrīd mēs piedalāmies starptautiskā akcijā Liberate Crimea, Crimea is Ukraine. Starptautiskā sabiedriskā kustība Krīmas atbrīvošanas atbalstam, Ukrainas nedalāmībai un solidaritāti ar Krīmas tatāru tautu, kuras mērķis ir nostiprināt sabiedrības atbalstu un viedokli. Liberate Crimea aicina izturēt Krīmas pretī. Mums arī jāatcerās par visiem politieslodzītajiem Krievijā. Droši vien īpaši mēs pieminēsim Ukraiņu politieslodzītos, bet tie nav vienīgie. Un droši vien, ka klusuma brīdi varam ieturēt par godu tam, ka šodien arī ir dabas simtnieku piemiņa. Exit okupanti z Krymu! Jā, nu tie, kas man jau zina, es esmu Imants Liepiņš, un strādādams par žurnālistu, es biju tiešais aculiecinieks šai te Krīmas aneksijai, un toreiz, lai tiktu Krīmā, kur jau bija sagrābuši visus strateģiskos objektus kolorādi, šie te zaļie cilvēcīgi bez atpazīšanas zīmēm un bez uzvārdiem. Marta sākumā kursēja vairs tikai viens vienīgs vilciens no Ļvīvas uz Simferopolu. Un tas vilciens bija tāds, ka viņš knapi turējās kopā, pa visiem logiem vilka vējš iekšā un tam līdzīgi. Un es tik pēc tam uzzināju, ka viņi no Ļvīvas depo Ukru Zaliznicia laida speciāli visvecākos un sagrabējušākos vilcienus uz Krīmu, jo, lai nebūtu materiālie zaudējumi, ja gadījumā tur kaut ko kāds izpost. Un tad, kad vilciens nokļuva pēc Novo-Oleksiju, kas nokļuva līdz Perikopam, tad cilvēki tur vagonos tur runā savā starpā, tur kāds kaut ko lāsa, kāds tur kaut ko ēd. Tā pēkšņi vilciens samazina ātrumu, brauc tā lēnām,
un vienā vagona galā pēkšņi atskan bļāviens: Snaiperi! Perekopam braucot pāri, tiešām 3 Krievi, kā mēs tagad zinām, Krievijas snaiperi, kas toreiz, protams, bija bez nekādām atpazīšanas zīmēm, sēž aiz uzpērumu un tēmē uz vilcienu. Vilciens brauca lēni, kamēr tik viņiem gari. Iebraucot Čankojas stacijā, kļuva redzami okupantu tanki, bet tie nebija uz ielām, viņi bija tā kā dzelzceļa stacijā uz platformu. Viņi to bija savesti un gatavojās jebkurā brīdī izbraukt ielas. Un visbeidzot, izkāpjot stacijā no vilciena Simferopolē, tur jau bija paši kolorādi ar Georgu lentītēm, bez atpazīšanas zīmēm un, protams, ar automātiem. Man izdevās viņiem tikt garām, man izdevās aizbraukt uz Jaltu, apmeklēt arī Masandru un Livādiju un citas vietas. Un jau toreiz bija redzams, ka tas, protams, tur bija viena daļa tādi vietējie krievi, kas no visas sirds gribēja Krievijas varu Krīmā. Bet lielākā iedzīvotāja daļa bija tāds klusējošs vairākums, kas tam nepiekrīt. Un mēs arī redzam, ka turpmākajos gados Ukrainas pilsoņi, kas palikuši Krīmā, vienalga, vai viņi ir Krīmas tatāri, vai viņi ir ukraiņi, vai viņi ir ebreji, vai viņi ir Melnās jūras vācieši, vai grieķi, vai vienalga kas. Viņi neatbalsta okupācijas varu, un viņi ir nolēmuši, cik vien iespējams, noturēties Krīmā. Brīvību Krīmai! 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 Brīvību Krīmai!